Laipni lūgti manā kanālā. Ir pagājušas 8 dienas kopš manā iepriekšējā pirmā video šai sakarā par mašīnu un ķīmijām. Gribēju pateikt to, ka līdz šai dienai es esmu nobraucis tikai 101 kilometru ar to ķīmiju, tāpēc es vēl nesniegšu nekādus komentārus, jo gribas nobraukt vairāk. Varbūt, ka viņi jau ir iedarbojusies, bet kas to lai zina. Teikšu atklāti, es nekādu, tas tāds priekšvārds, es nekādu skaņas izmaiņu motorā nedzirdu. Pagaidām nekāda tāda būtiska uzlabojuma nav. Pavērošu, kāpēc arī vēlāk likšu video, es gribu pavērot nobraukumu, bet patēriņu. Attiecīgi, 100 kilometriem tas nebūs objektīvi šobrīd. Nebūs objektīvs vērtējums bez ķīmijas un ar ķīmiju. Tā kā mašīna joprojām ir netīra, tie paši dubļi. Pastīsimies, gribētu parādīt, ka ir nobraukti tie 101 kilometrs, jā, redziet, speedometrā. Viss tas pats. Ar mašīnu es braucu tikai brīvdienās, jo darbdienās man ir vislabākais auto pasaulē, tas ir darba auto. Sasolīju es jums tādā pirmajā video, ka es tūlīt sniegšu jums atbildi un būs kaut kāda salīdzināšana ar iepriekšējām motoru darbību bez ķīmijas un ar motoru darbību ar ķīmiju, bet redziet, kā sanāca, nesanāca. Tāpēc, ka es izdomāju, ka ir jāpabrauc un tikai tad varētu sniegt kaut kāda, kā es teicu, objektīva atbildi. Tā kā pagaidām stāv mašīna, lai viņa pastāv. Un izbraukšu tos atlikumus bākā, kas ir. 100 nobraukts, vēl savi 450-500 km es droši vien, ka varēšu nobraukt. Pasīšos, kā es viņu nobraukšu, vai pa šoseju, vai pa pilsētu, drīzāk jau kā es pa šoseju. Un tad jau būs kaut kāds jautrāks tas pasākums pēc tam. Rekutējies tagad gaismiņā, redzēt manu apakšu mašīnai. Tāda normāla, aprūsējusi. Bet, kā teikt, apskatējies, gaidīju, ka man ierakstīs vairāk. To es arī jau teicu. Bet viss ir sametināts, viss ir skaisti. Ko var redzēt, kā viss ir sametināts. Te. Parādīšu jums šeit. Viss šitas, tu var redzēt, jā, var redzēt. Es ceru, ka var redzēt. Tā, viss šita. Un tas pats ir otrā pusē slieksni. Un tas arī viss. Paskat, esmu nobraucis gar zaru. Es atceros pat, kurš tas bija. Nu labi, tas man nomazgāsies nost. Viss būs kārtībā. Jā, ko es gribēju pateikt, kad man vismaz ir diezgan grūti runāt. Vienkārši kaut ko vāvuļot, jo šis ir tāds atkal spontānais video, lai būtu kaut kas pirms atbildes video, tā teikt, jā, par ķīmijām. Redz, nav nemaz tik viegli runāt kameras priekšā. Bišķi mēli mežģās, kā var dzirdēt, un arī brīžiem nav ko teikt, bet varbūt, ka tas ar laiku mainīsies. Bet mašīna tomēr forša. Man viņa baigi patika.